Japāņiem ir lielākais paredzamās dzīves ilgums no visiem planētas iedzīvotājiem. Jāsaka, ka Japāņi diezgan daudz domā un rūpējas par savu veselību. Viņi piekop fiziskas aktivitātes, cenšas ēst veselīgi sabalansētu uzturu, ļoti daudz lietu uzturu bagātinātājus. Apmēram puse no Japāņiem lieto uzturu bagātinātājus. It īpaši tiem, kas ikdienā dodas uz ofisu, tātad strādā birojā, viņi ļoti labi saprot, ka esot ārpus mājām, tu nevari vienmēr paēst pilnvērtīgu ēdienu. Reizums pietrūkst vitamīnu, zaļumu, svaigu salātu, un tāpēc viņi lieto arī multivitamīnus. Bet no visiem uzturu bagātinātājiem viņiem pirmajā vietā ir kolagēns. Un, kā mēs zinām, kolagēns ir tas, kas rūpējas par ādu, ādas izskatu vizuālo un sastāvu, matiem, nagiem, arī saistaudiem. Zivju eļļa, D vitamīns un vēl viens uzturu bagātinātājs, kas, manuprāt, būtu jālieto arī visiem cilvēkiem, tas ir koenzīma Q10, kas ir mega spēcīgs antioksidants, lai mēs ilgāk saglabātos jauni. Q10 ir nepieciešams ne tikai mūsu ārējiem izskatam, bet arī iekšējiem orgāniem, sirdī un vispārēji cilvēka veselībai. Preventīvā medicīna ir daudz būtiskāka, patīkamāka nekā nonākt ārkārtas situācijā slimnīcā. Un tāpēc tiešām pasaulē šī industrija kļūst ar vien lielāka, kas ir uztura bagātinātāji. Cilvēki to pērk ar vien vairāk un lieto. Var jau teikt, ka mēs visu varam uzņemt no augiem, no dabas, no pārtikas. Jā, noteikti, ka tā arī var, ja cilvēks patiešām velta daudz laika tam, lai sagatavotu, iegādātos vai izaudzētu kvalitatīvu pārtiku. Bet es, piemēram, zinu, ka es tik daudz laika ēdienam neveltu, man ēdiens nav pirmajā vietā dzīvē, nav tā, ka es pamostos un tagad domāju, ja visu dienu, ko es ēdīšu, cik sabalansēts būs mans uzturs, ja? Un es atzīstu sev, ka tas tiešām nav perfekts, un tāpēc labāk es zinu, ka uzturu bagātinātāji man var aizstāt kaut kādas vielas, ko es ikdienā neuzņemu, un lietot tos un nežēlot līdzekļus un laiku to izpētēji, iepazīties ar informāciju par to, kāds uzturu bagātinātājs kādam orgānam ķermenī, kam ir domāts, un profilaktiski pamainot tos laiku pa laikam lietoju. Tā kā ja tiešām cilvēks, kurš ikdienā perfekti plāno savu uzturu, uzskata, ka viņam nevajag uzturu bagātinātājus, tad arī nevajag, bet vairums no mums, ja mēs tā sevī dziļi paskatāmies un atzīstam, protams, ka mēs pietiekami daudz grēkojam, gan neveicot nepieciešamo fizisko aktivitāšu daudzumu, gan arī perfekti neplānojam savu uzturu un atļaujamies ikdienā arī varbūt tādas produktus un tādas lietas, ko nevajadzētu.